29. oktobrī 11. Ikšķeles domē tika parakstīts līgums, ar kuru Ikšķeles kultūras biedrība savu īpašumu zemi un biedrības namu nodeva pašvaldībai. Līdz ar to Ikšķeles pašvaldība, kā iedzīvotāju nodokļu maksājumu saņēmēji, varēs pildīt savu funkciju, organizējot kultūras dzīvi pilsētā. Savukārt kultūras biedrība, neraizējoties par saimnieciskiem jautājumiem, turpmāk biedrības namu izmantos, lai uzturētu un koptu latviskās tradīcijas, nacionālo identitāti un saglabātu novada kultūras mantojumu. Ir šie grūtie laiki mums valstī, kad šie līdzekļi ir ierobežoti, bet visnotaļ Ikšķeles novada dome pēc šī līguma satura apņemās 6 gadu laikā rekonstruēt šo ēku, lai viņa būtu izlietojama gan tehniski, gan vizuāli šiem mērķiem, kas nodrošinātu kultūras dzīves, popularizēšanu, gan arī pasākumu organizēšanu mūsu novadā. Šodien es domāju, ka Ikšķeles dzīvē ir ļoti liels notikums un nozīmīgs visai pilsētai, ko faktiski Ikšķeles cilvēki ir gaidījuši ļoti ilgi. Un nevienam jau nav noslēpums, ka kultūras dzīve Ikšķelē pēdējos, es teikšu, 15 gadus bija ļoti noplakusi. Un tam daudz un dažādi iemesli, par kuriem mēs visi zinām. Patiešām, jebkurai sabiedriskajai organizācijai, un es sevišķi tādai kultūras organizācijai, kā kultūras biedrība, labākais sadarbības partneris var būt pašvaldība, jo mērķi un uzdevumi mums ir vieni un tie paši. Kā norāda Indulis Trapiņš, Ikšķeles novada pašvaldības priekšsēdētājs, ņemot vērā faktu, ka kultūras biedrības nams ir vienīgā kultūras iestāde pilsētā, pavisam drīz tiks sākti renovācijas darbi, lai tautas nams kļūtu par ikšķeliešu atpūtas vietu un telpās darbību varētu atsākt mākslinieckās pašdarbības kolektīvi, kas šobrīd izmanto vietējās vidusskolas telpas. Jau esam informējuši, ka sakarā ar kultūras biedrības nama nodošanu pašvaldības īpašumā Ikšķeles pašvaldība ir saņēmusi vairākas atbalsta vēstules no Ikšķeles kultūras dzīvē nozīmīgām personām – Lilijas Hermīnas Kalniņas, dzejnietes Lijānas Langas un rakstnieces Noras Ikstenes, Rīgas centrālās bibliotēkas direktors Dzidras Šmitas un arhitekta Laimoņa Šmita, kā arī koru mākslinieckās vadītājs Līgas dziedātājs. Zanta Treško, Ogres televīzija. Es gribētu pāris vārdus teikt.